Saruna. Tā ir ļaušanās iziet ārpus rāmjiem un mūriem. Iespēja apstāties, izslēgt ikdienas trokšņus un ieklausīties. Otrā cilvēkā pasaulē, dabā un pats galvenais sevi. Kultūras sarunu ciklā 3 kvadrātā satiekas unikāls personības. Viena radoša aicinājuma 3 paužu pārstāvi. Talants ceļa sākumā, atzīta autoritāte un leģenda, bez kuras pasaule un Latvija, kādu to pazīstam, nebūtu iedomājama. Iedvesmojošs tikšanās un stikla bumba. Gandrīz. Mūsu gadījumā tas ir stikla kvadrāts, kura dārgumi ļaus mūsu varoņiem iemirdzēties īpašā gaismā. Laiks iet, bet mēs to varam apturēt. Kaut vai uz vienu nenovērtējami dārgu mirkli starp pagātni un nākotni, kur 3 satiekas kvadrātā. Dārgie skatītāji, mēs atkal esam šeit brīnišķīgā dabas studijā. Kas par kokiem? Runā, kā arī brieži te nākot, bet tas nav galvenais, kāpēc mēs šeit atrodamies. Mēs esam kultūras sarunu ciklā 3 kvadrātā. Un mēs šodien gribam parunāt par baleta mākslu. Ar 3 paudžu pārstāvēm. Un pirmā no mums studijā Emma Lagūna. Emma Lagūna, Latvijas Nacionālā baleta soliste, dzimusi Liepājā. 2022. gadā par dalību izrādēs Gulbju ezers, Aburtā princese un serenāde saņēmusi prestižo dejas balvu kategorijā Jaunie dejas mākslinieki. Lūdzu, Emma, studijā. Labdien! Sveiki! Emma. Vai roku dos? Paldies, Mārtiņš, jā. Sēdieties, lūdzu. Paldies. Emma, drīkst es pārēšu tu? Droši. Kā tu šeit gadījies? Kā tu pati zini? Šeit mežā vai baletā? Baletā. Kaut kā jau no mazotnes sākot, ļoti plūstoši, es vienkārši nonācu tai baleta pasaulē. Tas nozīmē, ka kaut kam jāplūst. Jā, man liekas, nedaudz ir jāplūst tai baleta līnijai. Es tā saprotu, ka vecāki tevi ir bīdījuši, ja? Īstenībā jau nē. Nē? Es sāku ar baletu nodarboties jau 5 gadu vecumā. Oi! Jā, bet tas bija vairāk tāda meitenes vēlme vienkārši dejot baletu, uzvilkt smuku kleitiņu, smuku pačkiņu. Tāda vienkārši vēlme tajā brīdī, un tad tas arī viss pārgāja no studijas uz baleta skolu. Un kad tas bija apzināts lēmums? Es nevarētu teikt, ka man bija tāds moments, ka es apzinātos, es kļūšu par balerīnu, es dejošu operā. Man tā dabīgi no studijas pārgāja uz baleta skolu un pēc tam uz operu. Bet tu dzīvo Liepājā? Es dzīvoju Liepājā, jā. Bet baleta skola jau ir? Rīgā. Mēs ar ģimeni pārvācāmies, tad, kad es iestājos baleta skolā, pārvācāmies uz Rīgu. Tad viņi upurējās? Viņi nedaudz upurējās, jā, īstenībā. Bet tu esi vienīgais bērns ģimenē? Nē, man ir vēl 2 brāļi jaunāki. Bet brāļi, lai pagaida. Brāļi, viņi varēja arī darīt to, ko viņi gribēja Rīgā. Tā kā tas viss bija kārtībā. Un kurā klasē tas bija, kad tu iestāji? 5. klasē iestājos baleta skolā. Tad tā ir pirmā baleta klase. Tu atceries, kā tas bija? Man liekas, ka man vecāki aizved uz to iestāju eksāmenu. Labi, meiteni grib, aizvedīsim viņu. Bet beigās tie rezultāti bija labāki nekā gaidīts, un tad jau man gribējās stāties, tad jau man gribējās dejot. Un tu esi pietiekami jauna, pietiekami skaista un pietiekami daudz arī darījusi. Pietiekami, tas ir atbilstoši savam vecumam, varbūt tā teiksim. Jā, tā varētu teikt. Vai tu jūties piepildīta, vai arī tu domā, ka tev tikai pašs ceļa sākums un ka viss vēl priekšā? Nē, es domāju, ka man vēl
viss ir priekšā. Es Jā. tikai sāku. Es varbūt sevi sāku skaitīt nedaudz no tiem jauniņajiem, lēnām varbūt uz tiem vidējajiem es pārēju. Bet es noteikti esmu vēl pašā ceļa sākumā. Man liekas, es tikai tagad sāku arī nedaudz sevi vairāk tā atvērt un vairāk sev parādīt, vairāk uzticēties sev un noteikti tikai pats sākums. Kā jums tur ir operas un baleta teātrī? Jums tur liekas pieķus ritenī, ja kāds grib kaut ko vairāk nekā citi? Kāds kaut ko traucē vai arī palīdz? Kā jums tur notiek? Es teiktu, ka šobrīd vispār palīdz. Man liekas, tā atmosfēra šobrīd ir ļoti, ļoti patīkama teātrī. Es zinu, kā tomēr jaunā māksliniece, ka es varu griezties pie vecākām kolēģiem, un ja man vajag kādreiz kādu padomu, palīdzību, ieteikumu, es varu griezties pie vadošajām solistēm un jautāt viņām, un es zinu arī, ka viņas man sirsnīgi palīdzēs, un tas īstenībā ir tas ir ļoti forši. Profesionālos jautājumos. Jā, profesionālos Dzīves jautājumos nē. Dzīves jautājumos var, bet man liekas, es tomēr neesmu laikam tik tuva. To es atstāju. Bet pasaka man lūdzu, es tiešām nezinu, cik tev gadu, man liekas, ka 17, 18, bet šī kā vairāk. 24. 24, ļoti labi. Pat atzinies. Jā, es neko neprasīju. Es zinu, ka tas ir laiks, kad spēka pietiek daudz kam. Tu katru dienu strādā, katru dienu dejo? Jā, mums ir treniņi katru dienu izņemot pirmdienās. Katru dienu? Jā, pirmdienas no cikiem līdz cikiem atvaino? Ļoti atšķirīgi. Sākas vienmēr klasika 11 no rīta. Jā. Vēlākais līdz 6. Ko līdz 6? Tas ir no 11? Citreiz no 11 līdz 6. Jā. Ārprāt, ja es dejotu no 11 līdz 6, es būtu vēl tievāks par tevi. Iespējams. Jā, bet tur ir jābūt kaut kādam aicinājumam, ne? Man liekas, tas vienkārši ir jāmīl. Ja tas sagādā baudu... Kādā ziņā baudu? Tas ir visi tie, man liekas, tie laimes hormoniņi no tās dejošanas, un tas adrenalīns no skatuves, tas viss tev pacēja nedaudz tādā... Es domāju, kāpēc es reizēm esmu tik nelaimīgs? Laikam es nedejoju tik daudz, cik vajadzētu. Vajag dejot. Te būs jānāk man mācīt. Kā tas ir? Jā. Ko tu atceries vairāk? Nodarbības skolā vai darbu teātrī? Baleta skolā tu tomēr esi skolēns. Tu klausies skolotājā, varbūt no rīta ir baleta nodarbība, pēc tam tu aizej uz matemātiku, latviešu valodu, un pēc tam tu ej atkal dejot tālāk. Tas ir tā visas dienas garumā. Jā, kā tad operā? Vai tur laikam nāk klāt kaut kāds mākslas moments, vai ne? Jā, nāk gan mākslas moments, arī tā disciplīna paliek, bet tu esi būtībā viens pats tajā brīdī, kad tu sāc strādāt. Jā. Tev ir ļoti jāsāk pašam domāt, ko tev vajag. Tas sākas tāds ļoti individuāls darbs sākas teātrī. Balets es tā iedomājos, ka baleta māksla tā nav īpaši izplatīta jauniešu vidū, bet kā viņi vispār attiecās? Tev ir draugi, kur izsakās, kuri pārdzīvo līdzi tev, un kā viņi uztver? Liela daļa manu draugu ir tieši no baleta loka, bet man ir arī draugi, protams, ārpus baleta, un, protams, tie tuvākie, viņi arī interesējas par to, un viņi nāk, un viņi atbalsta, un viņiem tas patīk, bet, ja es satiekos, tā ar mana vecuma vienaudžiem kādos pasākumos kaut kur, jāsaka godīgi, liela daļa nekad nav bijuši uz baletu, un tas viss ir ļoti svešs. Bet interese ir. Tad, kad tu sāc runāt, tad ir tā interese, ka jā, vispār jau vajadzētu aiziet, varētu tā kā apskatīties. Bet tas noteikti nav tas populārākais mūsu vidū. Tu dejo klasisko baletu šobrīd? Es dejoju klasisko, jā, bet mums ir arī laikmatīgās un modernās izrādes. Bet man sirdī tuvāk tomēr ir tā klasika. Sirdī tomēr tuvāk. Un skatītājs vairāk mīl klasiku vai moderno? Mūsu skatītājs noteikti mīl vairāk klasiku. Mūsu dejotāji arī mīl klasiku. Mēs, man liekas, negribētu, lai tas mainās.
Pie šīs darba slodzes, kas tev ir, vai tev atliek laiks savai personīgai dzīvei? Jā un nē. Tas ir kā nē? Nu, ja kaut ko ļoti gribas laiku atvedīs vienmēr, man liekas, bet tā privātā dzīve ir ļoti pakļauta tomēr baletam un grafikam. Man jāsaka tā, tu esi smuka meitene, vai tad tev nepievērš uzmanību puiši arī? Nu, pievērš. Pievērš, nu, Pievērš. pareizi viņi dara. Jā, Es teikšu tā, pareizi viņi dara. Un kā viņiem veicās? Nekā? Nu, pagaidām nekā. Un ne visi to var. Vai vispār ģimenes dzīve pēc tavām domām ir iespējama balerīnām? Ir iespējama. Un bērni arī? Jā, ir tomēr, man liekas, mums arī teātrī diezgan daudz no dejotājām, kurām ir bērni, ir ģimenes, ir izglītības. Ir iespējams, ir iespējams. Un līdz cik gadiem vispār balerīnas dejo teātrī? Tas ir individuāli katram? Tas ir individuāli, jā. Nu, jānostrādā ir tās 20 sezonas, tas būtu tā kā tas standarts, bet dejo arī ilgāk. Cik tu sezonas esi nostrādājusi? 6. Man būs tagad 7. Es tādu Regīna, tev palikuši 14, jā? Tā iznāk. Jā, man būs 7. sezona. Jā, 14. Ja skatās uz tevi, tad liekas, ko tā jaunies pensijā. Jā. Nē, nu, es jau it kā ejam pensijā jauns. Labi, paldies tev. Drusciņi man apgaismoja. Bet tagad mēs tev palūkšu, zini ko? Aizēj līdz tam stikla kvadrātam un atradīsi vienu vārdu, kas izsaka to, ko tu dari un kas tu esi. Labi. Aiziet. Labi. Būt labai balerīnai man nozīmē uzticēties savam ķermenim un sev. Var redzēt, kad balerīni jūtas pārliecināti par sevi un kad viņi sev uzticās. To arī varētu saukt par labu dejotāju. Tai pārliecībai jānāk no iekšas. Kad es iznāku uz lielās skatuves, man patiesībā iestājas miers. Tiklīdz es izēju uz skatuves, tad arī iestājas tā pārliecība, ka tagad esmu šeit, cilvēki uz maniem skatās un es daru to, ko es mīlu. Un, tās ir neaprakstāmas sajūtas, bet tas ir tas, uz ko mēs strādājam. Tā iziešana uz skatuves, tas ir tas moments. Tu jau atradi to vārdu? Es atradu vārdu. Nāc pie manis. Nolasi, lai visi zina. Es izvēlējos vārdu ētika. Ētika. Bet ētika tādā ziņā kā darba ētika. Jo tā. Es ļoti pati piekopju sevī tādu darba ētiku, strādīgumu. Bija vēl viens vārds, ko... Kāds? Patstāvība. Arī tas bija tāds otrs, kurš man uzrunāja. Jo tomēr, kad, kā es jau minēju, nonāca teātrī, tas darbs ar sevi sākas, viņš ir ļoti patstāvīgs. Un patstāvība šobrīd ir tas arī, ko es sevī piekopju un cenšos. Mēģini izkopt un atrast. Jā, cenšos sevi atrast un cenšos izpuroties cauri pati. Skaidrs, tātad ētika ir tavs vārds. Jā. Labi, lai tā būtu. Dargie skatītāji, pēc brīža mēs gaidīsim nākamo viesi. Es sākumā iemācījos dejot, tad staigāt. Arī tu tiec kritizēta visu laiku. Protams. Pastāsti, kā tas notiek. Tu vari pa viņu runāt, ja tev nāk raudiens. Dievs, tēvs,
Dargie skatītāji, mēs joprojām atrodamies kultūras sarunu ciklā 3 kvadrātā. Šodien mēs runājam par baletu. Mēs jau izrunājāmies ar vienu mākslinieci, ar Emmu Lagūnu. Mums viss ir daudz maz skaidrs, bet tas vēl nav viss. Mēs tagad gaidām nākamo viesi Elzu Leimani. Elza Leimane, Latvijas Nacionālās operas vadošā baleta soliste, horeogrāfe, starptautisko konkursu dalībniece un laureāte, vairāku nacionālu mēroga apbalvojumu īpašniece, kā balerīna un horeogrāfe saņēmusi ovācijas neskaitāmās pasaules valstīs. Elza, lūdzu, nāciet. Čau. Labdien. 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 Lūdzu, sēdieties. Tu esi pazīstam ar viņu? Jā. Tā ir man kolēģi. Es nezinu, cik gadus tu esi teātrī? 6. Jā. 6 gadus? Jā. Mēs, ziniet, teātrī tomēr tā ir viena liela ģimene, un līdz ko nokļūst trupā, tad pazūd skolā, tu vēl zini, kurā klasē kurš iet, bet teātrī tās robežas ir ļoti jau... Jūs jau zināt. Es esmu bijis teātrī, jā. Es zinu, jā. Bet, Leimane, jūs esat slavena vecāku meita. Kāda tur bija? Tev teica ved uz teātru un ļauj tur ganīties un skatīties, ko viņš dara? Man abi vecāki baletdejotāji. Abi, jā. Un, godīgi sakot, viņiem ir tāds joks, ka es sākumā iemācījos dejot, tad staigāt. Ka man vienkārši ļoti, ļoti gribējās dejot. Un man ir vecākais brālis, kuram it nemaz negribējās dejot. Tādēļ es varu teikt, ka tā ir tiešām mana ļoti liela, jau sena, agra vēlēšanās. Un, protams, es uzaugu aizkulisēs gan pie vecmāmiņas Nacionālā teātrī, gan operā. Tad opera bija remontā, un es vienmēr esmu tur. Teātrī noslēgt pasauli, jā? Tā tu teici, noslēgt pasauli. Es teicu, ka mēs esam kā liela ģimene. Kā liela ģimene. Jā. Vai šī lielajā ģimenē ir daudzas acis, kuras grib redzēt, kas jums tur notiek un draudzēties un tā tālāk? Vai jūs nevienu nelaižat klāt? Pirmkārt, mēs ļoti daudz strādājam. Tās ir ilgas, garas stundas. Arī mums brīvdienas ir tikai pirmdienas. Ne? Un es nezinu, ir kaut kāds tāds... priekšstats, ka par mums ir maz zināms, ka mēs varbūt esam kaut kādi tādi, bet es teiktu, ka tā ir tā staltā mugura. Mums ir stāja. Kas padara to? Jā, un tad automātiski liekas, ka tas cilvēks iet augstu pacelt galvu, bet tā vienkārši ir stāja. Un godīgi sakot, man šķiet, ka baletdejotāji, tik daudz šaubu kompleksu, kā mīt baletdejotāji, jo nepārtraukti tiek kritizēts tavs ķermenis, tiek pievērsts uzmanību nepilnībām jau no mazām dienām. Tā ir? Tā ir. Arī tu tiec kritizēta visu laiku. Protams. Pastāsti, kā tas notiek? Man liekas, vislielākais tas kritiķis jau esam mēs katrs pats. Man liekas, tur tās... Un ar to kaut ko sarunāt ir. Tur tās balsis galvā, kas katru dienu. Sarunāt ar sevi, ja? Jā, sarunāt. Noskaņot sevi. Uzpumpēt to pašapziņu un garstāvokli. Tad katru dienu ir jāpumpē sevi? Es teiktu, ka katru dienu sevi ir jāpumpē. Jā. Vai tu bez baleta teātra vēl kaut ko dari? Es veidoju horeogrāfijas, kas, protams, ir atzars baleta mākslā. Man ir bijusi kino pieredze un arī teātra pieredze. Pastāst par to, par kino teātra pieredzi. Kino, Leos Pakalniņas filma Spogulī. Jā, kuru dabūju nomināciju. Vēl Kristapais bija pilnīgi šokā. Un teātris bija 2 vai 3 sezonas Dēls teātrī. Lauras Grozes izrādē Doriana Greja portrets, kuras Bilu kopā ar Daini Grūbu. Es atzīšos, es neredzēju. Cik tu skaisti dejoji? Dejoju un biju loma. Biju tēls aktrise, runāju. Kā tev gāja to runāšanu? Tikpat viegli kā dejošana? Omīte teica, ka labi. Man galvenais, ka Omīte notic. Jo viņa man vienmēr teica, tu tā pīkst, kas tev sadzirdēs. Un viņa atnāca, un tomēr Dēls tajā lielā skatuve. Omīte, kāda Omīte? Man mīļā Omīte. Mīļā Omīte, jā, skaidrs. Baiba Indriksoni. Baiba Indriksoni. Kurš tad nezin Baibu Indriksoni, vai ne? To jau, man liekas, kad visi Latvijas teātra cilvēki zina to vārdu. Viņa, man liekas, pavisam nesen aizgāja. Vakar bija 2 mēneši. Pavisam nesen. Un tu vari pa viņu runāt, ja tev nāk raudiens?
Dievs tās, kāpēc es pieminēju viņu jāsaka? Nē, bet viņi ir ļoti mīļi, tas ir skaidrs, jā. Tas mums visiem skaidrs. Viņi arī visiem skatītājiem ir ļoti atmiņā kā laba un talantīga aktrise. Lai nokļūtu omītas statusā, ir vajadzīgs kaut ko izdarīt, vai ne? Tā ir, vai ne? Ir vajadzīgs kaut kam jānotiek ar to cilvēkiem. Cik viegli vai grūti to ir izdarīt jūsu baleta teātrī, operas baleta teātrī? Darbiņš jāmīl. Jāstrādā katru dienu un katru dienu kā no jauna. Pagā. To mums, paldies, skolotāja Palmīlai Dērvē manā gadījumā, kuru jau baleta skolā viņi iemācīja to, ka katru dienu pamosties un aizmirsti vakardienas panākumus. Ka viss tas vairs neskaitās. Tev katru dienu ir jāskatās uz sevi no jauna. Bet balets, tas ir darbs ar ķermeni. Tu savu ķermeni noslogo, tu mēģini caur kustībām izteikt to, ko tu jūti. Kā tas notiek? Viens paceļ kāju roku, man nekas. Otrs paceļ to pašu, un man kaut kas notiek. Kā? Protams, ka tas ir talants. Tas ir talants, un tas ir arī tavs prāts. Un, piemēram, lūk, Emma, ka viņa ir gan talantīga, gan ļoti gudra balerīna. Paldies, Elzu. Bet man liekas, ka tev jābūt gudram dejotājam, lai arī pat, ja tu esi fiziski ļoti stiprs, bet ja tas nenāk no iekšas un ja tas nenāk caur kaut kādu apdomāšanu, tad tas neizskatās tāpat kā vienkārši izpildīt kustības. Ja tas prasa lielu pacietību, disciplīnu, protams. Bet es teikšu, ka tā ir fantastiska sajūta būt formā un just savu ķermeni, kontrolēt savu ķermeni. Tu vienmēr gribi tieši to saldo apziņu, ka tu esi labā formā, jo tad pelēkajā zonā atrasties, ka tu neesi īsti formā, tad nav prieka, jo gribās jau gūt ļoti lielu prieku un gandarījumu no tā, ko tu dari. Man liekas, tā ir tāda nedaudz atkarība būt tajā labajā formā. Un arī tas gandarījums vienmēr pēc tam ir tieši proporcionāls tavam ieguldītiem darbam, cik tu ir sagatavojies tai reizē lomai, izrādēji. Man liekas, tur ir tas grūtais moments ir apvienot tādu spēku un fizisko, bet tā, lai tas izstītos tomēr kā māksla. Tu vari iemācīt cilvēku kustēties, bet vai tas cilvēks var kādu aizkustināt ar savām kustībām, tur ir tā starpība ar to pievienoto vērtību, ar kaut kādu to maģiju, klātbūtni, kaut vai savu klātbūtni nekustoties, jo ir tie dejotāji personības, ka viņš var vienkārši būt skatus stāvēt, neizpildīt tās miljonu kustības. Un tu nenovērsīs no viņa acis, kaut gan paralēli notiek darbības un citi dejo. Bet kā tas ir tādā kolektīvā? Ja jūs tur jūtaties kā mājās, ja tā ir jūsu ģimene, tad ar visiem it kā būtu jādzīvo draudzīgi. Vai tad tas sanāk tā? Es teiktu, ka tomēr pārsvarā mēs ļoti draudzīgi. Jā, cilvēki būtu vīlušies. Mūsdienās es teiktu noteikti. Mēs esam, es teicu pirms tam, ka es zinu, ka es varu doties pie vadošajām solistēm pēc padoma, un es nezinu, vai agrāk tā īsti nebija, kad tāds... Agrāk bija savādāk? Jā. Kā bija? Jā. Skarbāk. Tā kā vadošais solists, ap viņu mēs ieturam distanci ar viņu un nerunājam tur. Ir lietas, kas vienalga saglabājas, tā savstarpējā cieņa, arī tu un jūsošana, tomēr jaunākie viņi vienalga vēršas uz jūs, un tas ir tikai labi. Bet, gaisotne ir draudzīgāka. Bet es, piemēram, ļoti novērtēju, kad ir tā iespēja tomēr iet pēc palīdzības un pēc ieteikumiem pie vecākiem kolēģiem. Man liekas, tas ir super, ka tu vari gribās jau arī, tu redzi, un tā kā tu liesi, ka tu tam cilvēkam vari, jo redzi, ka ir strādījis, ka ir centīgs, un ka tu viņam ar savu padomu var atvieglot, ietaupīt kaut vai ļoti daudz laika meklējumos. Ko tad Elza tev ir pateikusi? Ir kaut ko aizrādījusi vai palīdzējusi? Elza man noteikti ir palīdzējusi, es domāju, kaut vai pieņemot mani viņas darbos, horeogrāfijās un strādājot ar viņu. Pareizi, viņa taču horeogrāfija. Jā, viņa taču ir horeogrāfija, jā. Man liekas, vienmēr tādi projektiņi kaut kāda ārpus parastā repertuāra. Viņi palīdz, viņi kaut kā tevi uzmundrina, tev dod to citu ieskatu nedaudz citā virzienā, un tas ir tā, tas novērtējā, ka man
tiek dotas tās iespējas strādāt. Bet cik mēs latvieši vispār esam talantīgi? Ir daudzi viņas vecuma dejotāji, kuriem jūs dodat iespēju savos projektos? Mēs esam ļoti talantīgi, jā. Nē, patiešām. Mums ir tiešām brīnišķīgas meitenes, jā. Skaistas, talantīgas. Puiši nē, meitenes. Puiši arī, bet viņi tādi... Kādi? Viņi nestāv baros. Viņi tādi vienpaši. Nē, viņu skaitliski varbūt ir. Varbūt mazāk. Jā, bet viņi ir, un viņi ir forši. Cik gadus tu dejo jau? Es neskaidru. Es dejoju no 2,5 gadu vecuma. Nē, tādā ziņā, bet teātrī. Teātrī, es domāju, tieši. Teātrī no 2002. gada. Mēs jau sākam agri, jau skolas laikā piedalīties izrādēs. Un tad, kad tu esi maziņš, tu domā, ka viss, tas, ka tu esi tur, tas viss ir ap te. Ja man ir tāds ļoti mīļš gadījums no balta izrādes Raimonda. Un sākās ar to, ka es ar Taurītu, un es esmu saskatījusies tagad no visiem primām premjeriem, kā viņi tur atkārto visu savas kustības sildās. Ja. Un es arī tagad viss, kas man ir jāizdara, vienkārši ar Taurītu. Un es stāvu iecentrējusies, jo tur, kad atversies priekškars, man ir jābūt centrā. Un 200 reizes provēju, un es redzu, ka Ines Dumpa, Andrejs ir bērns, vienkārši nesaprotu, tā kā korekti neko nesaka, bet viņiem vajag iesildīties, bet tas mazais bērns tur stāv. Un man vienkārši tāds paņēmējuši pārks, ka paņem alā. Kā? Es taču atkārtoju savu, jūs nesildāsiet, ar mani sāksies. Bet tas ir, pirmā klase, 9 gadu vecums, bet tu esi tā kā, tu jau uzsūc un kopē to uzvedību. Un vai jums ir arī, vai tev ir arī ģimene? Jā, man ir vīrs. Es jau prasīju arī Emmai par šito lietu, jo man interesē, kā var atļauties baleta mākslinieks dzīvot pilnvērtīgu ģimenes dzīvi. Laikam ir grūti. Taču esam pirmkārt cilvēki. Cilvēki. Es teicu, ka ir iespēja. Ir iespēja. Un arī šeit es gribētu teikt, ka laiki mainās, jo vēl, 30 gadu, 40 gadu nesenā pagātnē, vai, vēl sanāk, ka nē, tas mākslinieks viss, tad tu aizmirst par ģimeni, izvēlies, vai, tas vai tas. Pilnīgi. Tā runā, bet, redzot, ka ir kolēģis, kurām ir pat 3 bērni, un arī, tomēr, tie dzīves biedri pārsvarā arī ir ne no tavas sfēras, no citām vidēm, kas arī ir labi, manuprāt. Par moderno baletu, vai tev ir bijusi saskara ar to? Jā. Mūsu laika dejotājiem tā ir tāda prasība un vajadzība, ka tev ir jāspēj. Tavam ķermenim ir jāspēj ātri vien atkopties un spēt dejot gan klasisko, gan laikmetīgo. Laikmetīgs, tas ir vēl tad grūtāk, vai? Tā kā viņi drusciņi badās savā starpā reizēm ķermeniski, jo it kā no viens puses palīdz viens otram, bet tad ir jāpārstēlējās. Tā muskultūra. Muskultūra? Jā, no klasikas uz laikmetīgo nedaudz tās kustības, viņas tomēr diezgan atšķirās. Bet es nepareizi pateicu, moderno vai laikmetīgo? Modernais laikmetīgais. Tas pats ir, kā domāt. Man var piedot, jā. Labi, bet tev labāk patīk kurš? Man patīk abi. Es to visu redzu kā deju. Tā viss ir kustība valoda. Bet nav tāda sajūta, ka klasiskais balets, tas ir tas, kas jau ir, cik gadsimts viņš ir jau. Ka viņš sevi būs izsmēlis tūlīt. Nē, es tam nepiekritīšu, tādēļ, ka aktuāli to padara tieši tas izpildītājs, kas to dara. Un cilvēki vienmēr gribēs redzēt to harmoniju, skaidrību, kas tur ir. Un ir jādejo viss, un ir jābūt repertoram visām gaumēm un skatītājiem. Bet tur ir tāda kustība harmonija, ka tas nekad nenovecos. Ne. Un arī klasiski trenētam dejotājiem, tie klasiskie baleti, tīpaši, kad tikko sāc, tad tas ir tagad tāds goda piedestāls, kur stāvēt ar kausu. Ja tu nodejo klasisko vadošo izrādi, tu zini, kur tu esi, tu zini, kādā formā tu esi, kādā statusā tu esi. Jā. Tā, Elza. Tev aiz muguras ir kvadrāta taisnas stūrmājiņa. Varbūt aizies turien un sameklē vienu lietu, kas izsaka to, ko tu domā un kā tu dzīvo. Es ceru, ka tu atradīsi. Es tev negalvoju, bet ja gadījumā atrod, es ceru, ka tas tā notiks, tad tu atnāks un parādīsi. Labi. Dodos. Jā.
Man tā dzimtas piederība, es redzu sevi kā, protams, tās ir manas saknes, bet es tiešām redzu un ļoti esmu cītīgi pie tā strādājis, ka es pati pa sevi esmu šī vienība, ka man nav tā šlepa aizmugurē, jo tā, protams, tā ir atbildība, tās ir kaut kādas liels piemērs, ko tev ir sniedzis tava ģimene, tad izkopjot un strādājot, tu attīsti sevi. Es vienkārši gribu baudīt katru uzstāšanos, kas man ir, baudīt to sajūtu, ka tu esi bez bailēm, ka tu valdi pār savu ķermeni un priecājies. Un, jo dēļ tā mums ir tāda liela prieka izpausme. Patreiz tā ir tāda maģiska saruna un kopā būšana ar mūziku un skatītājiem un taviem partneriem. Atrod šo te. Oho. Un Kas tas ir? Kamoliņš. Kamoliņš, skaidrs. Praktiski iemeslu dēļ mēs ļoti daudz šojam. Mēs šojam savus kurpes ikdienā, baletkurpes, pondas, jā. To mēs darām pašas ar savām rociņām. Bet tad tā arī simboliski man likās, ka tas kaut kā ir mūsu profesija un tā pieredze, ko tu krāj. Bet tāda divvirziena kustība arī, ka tu no sevis dod, bet arī pat laikā tin un savāc. Lai tu būtu tāds viengabalains. Un arī šī krāsa ir viens no manas mīļākās balerīnas spilgtākajām lomām, ko es atceros un kuru kostīmu es pirmo palūdzu savā baleta studijā, pirmajā baleta studijā. Bija šādā krāsā Hitrīs Pačka. Tieši? Jā, šis sarkanais tonis, tā ir viena no tādām nozīmīgām lomām. Paldies, Elza. Viss ir skaidrs. Bet mēs gaidām studijā trešo viesi – leģendu. Pirms manī meitenes slaida skaits un kāda. Es domāju, Dievs svētājs. Ar ko tad es varu paņemt? Bet baletdejotājiem tas skatuves mūžs ir vēl īsāks. Balets ir greizsirdīgs, to es gribu teikt. Viņš ir ļoti. Dārgie skatītāji, mēs joprojām atrodamies kultūras sarunu ciklā 3 kvadrātā. Mēs parunājam par baletu ar 2 jaukām māksliniecēm, ar Emmu un Elzu. Un tagad gaidam leģendu Zitu Ers. Zita Ers, Latvijas Nacionālā baleta prima balerīna, baleta pasniedzēja, repetītore un Latvijas Mūzikas akadēmijas asociētā profesore. Viena no visspilgtākajām, cildinātākajām un apbalvojumiem apveltītākajām balerīnām Latvijas baleta vēsturē. Zita, lūdzu. Sveikas. Sveiki. Mīļās, jūs ļoti skaistas. Labdien. Es drīkstu apkamt. Labdien, man tiešām prieks. Mīļās. Cik gadi? Ak, Dievs, nerunāt. Cik vasaras, cik ziemas. Sēdies, Zitiņ. Paldies. Es domāju, tu esi pazīstama ar šīm 2 jaukām meitenēm. Ar vienu no bērnības, no tiem 2,5 gadiņiem. Jā. Ar otru tā kā ir distance. Viņu sauc, Es jau vairs nesu teātrī. Viņu sauc Emma. Es tā sapratu. Leģenda, vai piedodiet. Bet man tā jāsaka, es tur neko nevaru darīt. Leģenda, vai tas tev iepriecina vai jābēdina, ka tā saka? Es domāju, tas ir ļoti pagodinoši, ļoti. Tad, kad tādus titulus tev piedēvēja, tas vienmēr uzliek kaut kādu ļoti lielu pienākumu. Es atceros vienkārši, kad dejojot pirms iznāciena, kā koncertos nosauc. Un tagad uzstāsies tāda tur māksliniece, tautas, PSRS, rata. Viss tā buķete. Viss, jā. Un tagad es stāvu un domāju, Dievs svētais žēlīgais, kā man tagad nodejot, lai attaisnotu, jo man ir tāda, īsteikti
ļoti spēcīga pienākuma apziņa. Un tas sasprindzina tevi, jo tu jau vairs nedomā par to, ko tu dejos, bet domā par to, ka tikai man tagad nogriezt tās 2 piruetes, kā tik man tos 32 foitē nogriezt uz vienas vietas, kaut man nostāvēt skaistā pozā, un tas sasprindzina, jo tāpēc es arī nemīlu konkursus. Es ļoti nemīlu baleta konkursus, kaut gan es uz vienu biju no viņiem, un man ar to pietika visai dzīvei. Jo konkurss, viņš ir arī savā ziņā, tu rādi tikai tehniku. Attiecīgi, tev ir jābūt perfektam, tev ir jābūt precīzam, un visam ir jābūt. Un tādai lietai kā tēlam, it kā neatliek jau vairs vietas, jo tev ir tik perfektam jābūt. Es atceros, pat Bulgārijā, kur es biju uz konkursu, pirms manī meitenes slaida skaists un gārds. Es domāju, Dievs svētājs, tā tur tik skaista. Es domāju, ar ko tad es varu paņemt? Maziņa tāda, tur tā kā ir. Es domāju, vienīgais, kas man atliek, ņemt ar tēlu. Un es ņēmu ar tēlu. Un tās 2 netiku uz nākošo tūru, bet es tiku. Brīnojamā kārtā. Tu iegūji kādu? Jā, 3. vietu es iegūju. Tomēr 3. vieta. Skaisti, meitenes, bet es jums nemaz nepajautāju par konkursiem. Jūs man neko neteicāt. Jūs esat bijuši konkursos? Esam bijuši. Un tāpat bija? Tikpat traki. Man jāpiekrīt Zitai. Es arī neesmu nekad bijusi konkursu fane. Godīgi sakot. Labi, tas laikam es vienīgi fane. Es nezinu, jā. Bet tā iemesla dēļ, ka pirmkārt man tur veicās, nezinu, bet man tiešām bija veiksmīga roka kāja uz konkursiem, bet tas, ka tu vienmēr tur, tu veido to savu network, tev pēc tam ir tik daudz paziņas, pēc gadiem brauc jebkur un veidojās tās nākamās sadarbības. Bet jūs jau esat noslēgtas. Konkursos ir citādi. Tur ir tik daudz citu noslēgtu, tā kā tu. Tā kā viņi visi tur satiekas. Un, lai kā arī tev tur iet, neiet, pēc tam ir, un tu redzi, kā trenējas citu vietu, kā dejo. Bet tev ir bijusi tāda skaista dzīve operas un baleta teātrī. Vai tu jūti kādu diskomfortu, ka tas ir it kā beidzies, ka tu vairs teātra neej? Uz teātru es nopērku biļeti un aizēju. Nē, tas skaidrs. Es gribu pateikt, es nopērku biļeti un aizēju. Jā. Es arī vienmēr pērku. Tas laiks teātrī, tas ir bijis skaistākais, kas varēja būt, jo dejotājs, viņš savā ziņā ir ļoti brīvs. Tu esi atbildīgs pats par sevi. To, ko es izdaru, es apzinos, ka es izdaru. No ko es neizdaru, to es atkal apzinos, ka es neizdaru, un tas man jāizdara. Un respektīvi šo te dejotāju profesiju salīdzināt pedagogu profesiju. Pedagogu profesija ir ļoti sarežģīta, jo tu esi atbildīgs par to audzēkni, un ja viņš neizdara, tad galvenais baltmeistars saka, kāpēc tu viņu neiemācīji? Ko es varu darīt, ja, pieņemsim, balerīna mēģinājumā izdara, uznāk uz skatuves, griež, un pēkšņi 28 apstājas. Es saku, kāpēc tu apstājas? Es kaut kā tā skaitīju, noskaitīju līdz 28, un apstājas. Pietiek, jā. Pa galvu, tā kas dabū? Es pedagogs, respektīvi, es nevaru atbildēt par to cilvēku pilnībā. Kā dejotājs es varu atbildēt. Vai tu gribētu tādu pedagogu sev, vai tu arī pie viņas mācīsies? Viņi ir. Es esmu tu pastāsti kaut ko. Lai Elis pastāst. Pirmkārt, es gribu teikt, ka Zita ir tiešām man mīļākā balerīna. Un šis kamoliņš, tā krāsa, tā bija Zitas Sers. Sarkanā kitrīs pačka, kas man bija bērnībā. Es sekoju, protams, Zita, jo ir man tēti kopā, un vienmēr tieši no visām man Zita likās tā vismīļākā, visšarmantākā, tehniskākā, tāda. Kā jūs redzat vispār Latvijas teātra baleta mākslas attīstību? Vai jums ir kāds redzējums vai nav? Vai tas viss iet uz bedri? Uz kurien mēs ejam? Vai mums ir cerības izsisties Eiropā? Mēs jau esam izsisties. Mēs esam Eiropā, to es zinu. Jā, bet Latvijas balets ir zināms. Ir zināms. Protams. Paldies. Bet kāds ir ar jūsu pašu dzīvēm? Kāda ir sajūta, domājot par to, ka es esmu mūžu veltījis dejai? Tev ir kaut kas, tu jau citu neko vairs nedarīsi. Kāpēc? Viņam vēl vairs kaut ko es pēc. Tu gribi horeogrāfiju, tā ir tā pati deja. Jā, bet ko es teicu par to, ka baletētāji ir ļoti disciplinēti un pacietīgi, pēc tam
Ļoti daudzi slavē dejotājs kā izcils darbinieks, tāpēc, ka viņiem tā darba ētika, mīlestība un uzcītība, viņš ir pēc tam burvīgs jebkur. Tāpēc, ka mēs esam punktuāli, mēs esam ļoti strādīgi, pārsvarā. Disciplīna. Bet tu domā par to, kad arī tev pienāks tas fināls, ka tev būs tā jātaisa tā pēdējā izrāde? Protams, ka es domāju. Bet šobrīd gan es, gan mans ķermenis ļoti labi jūtās tur, kur ir. Tāpēc es baudu vienkārši to, ko es daru. Elza, tu esi sagatavota nālakošai dzīvē, jo viņai tomēr ir... Tu gatavojies. Viņai vēl ilgi tur virpuļot un virpuļot. Protams, un zini, ka tev ir bijusi arī, tev ir laba ģimenes dzīve, ja? Ja tā varētu izteikt. Cik tev bērni ir? Viena meita. Viena maz, žēl. Balets ir greizsirdīgs, to es gribu teikt. Viņš ir ļoti. Ja tu pieņemsim, nododies ar kaut ko citu, viņš uzreiz liek par to manīt. Laikam ejot tagad tai attīstībai turpinoties, mēs nezaudējam to latvisko, lai mēs sapratu, ka tas ir tie latvieši, kas dejo savu baletu. Lai būtu atpazīstamība, ka tie ir latvieši, vai tāds punkts vispār pastāv? Es varu pastāstīt, ka mūsu baletu lika kā piemēru vispasaules choreogrāfu baletu vadītāju konferencē, ka Latvijā to baleti, kur mūzika ir speciāli rakstīta, latviešu komponisti rakstīti oriģināli darbi, kur tas nav bieži sastopams pasaulē, un tāpēc es teiktu, ka tas latviskums būs un saglabāsies. Saglabāsies? Jā, noteikti, un ir Latvijas baleta skola, un ir mūsu trupa. Dzīve ir īsa, bet baletdejotājiem tas skatuves mūžs ir vēl īsāks. Kā jūs redzat, kas pēc jums paliks, vai jums tas ir svarīgi vispār? Balets arī kā teātris, tomēr tā ir virkļa dzīvā izpildījuma māksla, un pat ar visu to, ka mums ir iespēja to iemūžināt, tas nekad nebūs tas. Tāpēc es priecājos par visiem tiem skatītājiem, ar kuriem ir tu sastopies, un aicināt cilvēkus tikai nākt un skatīties, jo es, Bet tu domā, ka, teiksim, kaut kas no tā, ko tu esi darījusi, pāries kādā citā kvalitātē kaut kur? Es ceru. Ka varbūt kaut kā, bet, protams, mēs jau katrs kaut kā ietekmējam viens otru. Paldies par šo skaisto sarunu. Jā, mēs ļoti skaisti un gari runājām un nonācām arī pie dažām labām atziņām. Vismaz es. Un fotogrāfe, māksliniece Madara Repše ir sagatavojusi jums katrai dāvanu vienu fotokartiņu. Lūdzu, izvēlieties pašas, kādu jūs vēlētos. Lai meitenes izvēlēt. Parastošu. Pēdējos priekšrokas. Tā tev. Paldies. Jā, lūdzu. Jā, kas tur izkrita? Izlasām, kas tad tur katram ir? Kas ir tava lielākā kaislība, kas tev nedara godu? Kas tur, Man vajag padomāt. Labi. Zita. Ar kādiem vārdiem ir iespējams iekarot tavu sirdi? Es tevi mīlu. Urā, es zināju. Ja tu šodien precētos, kādā apģērbā tu būtu? Tavs trāpjas. Jā. Vispār jau esmu iedomājusies, ja es precēšos, es tomēr gribu skaistu, baltu kleitu sev atrast, bet šodien, ja man nebūtu variantu, man liekas, es atrastu kaut ko, kamā es jūtos ērti un skaisti, un tā es arī ietu. Es tā pus nopietni savilkās Emmas teiktais par precībām. Es nezinu, man patīk, tā ir tāda sievišķīga lieta, bet man patīk ziemā vai vasarā staigāt zābakos. Un es arī precējos zābakos. Tā kā, es nezinu, vai tas dara godu statusam pēc kaut kādiem kanoniem. Bet, jā, zābaki ir mani kaislīgi. Baletdejotāji zābakos, lai kur nebūtu. Vai ne? Bet mūsu pēdiņām tā ir. Vai tas nedara? Jā, nē. Bet tā ir kaislība. Jā. Tā ir. Labi, lai paliek. Jums vajadzēs te uzrakstīt, vienoties visām. Papriekš vienojieties, pēc tam uzrakstīt, kurais skaistāks rokraksts ir, rakstiet, kas ir balets.
Man vienmēr ir mulsinājis šis jautājums, ļoti mulsinājis, jo to nevar pateikt divos vārdos. Tas ir tik ļoti komplekss, kā mēs šodien runājām. Jā. Tas ir tik ļoti viss kaut kas kopā, ka to nevar pateikt tās vai tās. Mēs ar kustību mēs sakām to, ko mēs nevaram pateikt vārdos. Tā ir tā pati, vai ne? Tās ir tās jūtas, ko mēs nevaram pateikt reizēm vārdos. Un grūti ir pateikt ar kustību ar kāda iekšējā izpausme, jā. Manuprāt, tā ir mūsu mīlestības valoda. Jā, tad mūs viss vieno tas. Tieši tā. Jā, balets tā ir mūsu mīlestības valoda. Ļoti atbilstoši mums. Un mēs varam arī parakstīt, ja tā pastāvīs. Nu tā, meitenes, paldies vēlreiz. Un, dargie skatītāji, jūs bijāt liecinieki tam, ka vajag stāvēt pie baleta stangas. Tas obligāti teica Zita. Nelaižiet vaļā. Nu labi, divreiz nedēļā. Divreiz nedēļā. Labi. Es mēģināšu. Un jūs arī. Atā. Tiksimies citos raidījumos.